Labrīt, mans vārds ir Gunita Laksdīns-Krotrēna, un šodien mēs tiekamies jau 13. rubrikas Darīt ir radīt, ja ne jau šī nav sērijā, un šoreiz par manu 5. grāmatu, jeb 3. romānu Gunita. Pirmais fakts. Šis romāns ir eksperiments. Pēc vairāku gadu ilgiem pūliņiem, kad es centos atrast grāmatu, kurā viena no galvenajām varonēm būtu Gunita. To neatradas, es pajautāju sociālos radiem draugiem un pārējiem, vai ir viņi satikuši tādu grāmatu. Izrādījās ne, bet kā lasītājs iedeva man ģeniālu padomu uzraksti pati. Tad es ķēros pie darba un paveicu to. Lūk arī rezultāts. Otrais fakts. Lai gan romāns nav autobiogrāfija, tajā ir vairāki autobiogrāfiski fakti. Kuri tie ir, tas lai paliek noslēpums. Trešais fakts. Šajā grāmatā ir varonis Jurģis, un arī manā dzīvē ir kāds nozīmīgs Jurģis, kurš īstenībā bija vainīgs, ka es pirms vairāk nekā 30 gadiem sāku rakstīt. Bet to es atskārtu tikai pārbraucot mājās no tipogrāfijas ar grāmatu rokā, un man bija tāds tinkšs, vai tiešām tā var būt, bet tā ir duko fragmenti. Tā ir tikai divi varianti. Vai nu tu uzticies man un paļaujies, ka es tev nekrāpšu, vai tu netici man. Bet tad, tādā gadījumā es nezinu, kā to vērst par labu sev. Es netaisos uzņemties vainu par to, ko darījis neesmu. Vai taisnoties viena cita kretīna vietā, ja ticība vīriešiem tev zudusi viņu, nevis manas dēļ. Es tev galvoju. Man neinteresē ne Žaneta, nekāda cita. Es gribu precēties vienīgi ar tevi un bērnus audzināt kopā ar tevi. Un saku vēlreiz, es neesmu bijis tev neusticīgs. Viņš noskaldīja aizvainots, ka joprojām šo notikumu atgādina. Bija tikai tas vienīgais skūps, kura nebūtu bijis, ja es to vakar nebūtu dzēris. Tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!